Sveiki! Kā rāda jaunākie politisko partiju reitingi, par populārāko partiju Latvijā atkal ir kļuvusi partija Jaunā Vienotība. Visiem tiem savu bērnu, savu vecāku, savu ģimeņu, pašiem sevis un savas valsts ienaidniekiem, kuri nevis ķeras pie dakšām, bet ar rokām un kājām atbalsta vienotības vēzi, kurš ved Latvijas valsti uz iznīcību. Un jūs, idioti, un jūsu bērnus un bērnu bērnus iedzen nekad neatmaksājamu parādu jūgā. Jums es nosaukšu dažus skaitļus. 5. No valsts budžeta dokumentu paketes, no sadaļas, kas ir nevainīgi nosaukta valsts parāda vadība. Patiesībā tās ir summas, kas jums no savas naudas, no savas veselības naudas, no savas vēža zāļu naudas, no savas izglītības naudas, no savas transporta naudas, ceļa naudas un tā tālāk, būs jāatdod gluži vienkārši procentos par to, ko šis te vienotības vēzis, tā progresīvās metastāzes un zilzemnieki ir aizņēmušies, lai iztērētu, un atdosiet jūs. Un tātad 2023. gadā par vienotības vēža aizņemto un noēsto, izrīto naudu, jums procentos bija jāsamaksā 206 970 000 eiro. 207 miljoni. Tas bija pagājušo gadu. Šogad 374 978 000. 375 miljoni, jeb gluži vienkārši par tātad 169 miljoniem vairāk. 169 miljonus eiro jūs atdevāt, kaut tie varēja būt jūsu veselībai, jūsu un jūsu bērnu izglītībai, labklājībai un tā tālāk. Bet tie vēl ir tīrie sīkumi. 2025. gads. Procentos par vienotības vēža, progresīvo metastāžu un zilzemnieku aizņemto un izrīto naudu, no kuras kaut kādas skrandas tiek pamestas jums, lai jūs turētu muti. Jūs procentos samaksāsiet jau 525 348 000 eiro. Tātad jau vairāk nekā pusmiljardu. Par 319 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušo gadu. Un arī tas vēl nav nekas. 2026. gadā jūs uz savu bērnu, savu vecāku un ģimeņu rēķina maksāsiet jau 626 364 000 eiro. 2027. gadā, kā rāda šī paša vienotības vēža prognoze, jūs no savas veselības, izglītības, labklājības, ceļu un tā tālāk naudas par vienotības vēža, progresīvo metastāžu un zilzemnieku aizņemto, iztērēto, izpļakarēto, noēsto, izrīto naudu maksāsiet jau 689 478 000 eiro. Tātad, pēc 3 gadiem jūs maksāsiet procentos, vienkārši procentos, un nav runa par aizņemtās pamatsummas atmaksu. Jūs procentos maksāsiet par 483 miljoniem eiro vairāk nekā tagad. Visām jūsu vajadzībām jums atliks par 483 miljoniem eiro mazāk.
tāpēc, ka šo naudu jūs samaksāsiet par Vienotības Vēža, progresīvo metastāžu un zilzemnieku aizņemto, izrīto, izpļakarēto, apēsto naudu. Viņi saka, ka tā ir jūsu labā. Viņi melo. Jums tiek atmestas nožēlojamas skrandas, lai šī koruptā valsts vara varētu turpināt rīt, kā tā ir ieradusi. Jūs to pacietīsiet un turpināsiet balsot par vienotību, vai kaut ko beidzot sāksiet darīt? Visu labu!